Latvija satiekas Valmierā. Šodien sākas 3 dienu olimpiskās jaunatnes Latvijas spēles. Šeit futbols un vieglatlētika un daudz citu sporta veidu. Vairāk kā 3500 bērnu no visas Latvijas šeit tiksies. Kurzemnieki ar latgaliešiem, vidzemnieki ar zemgaliešiem, rīdzinieki. Visi būs klāt. Tad vairāk kā 3500 bērnu šeit 3 dienas olimpiskajās spēlēs lieliskajā Valmierā, latviskā pilsētā, kas gaida visus savus ciemiņus un iespēju atnākt arī katram šeit uz spēlēm, atbalstīt klātienē jauniem sportistiem. Tas ir tiešām svarīgi un labi. Atbalsts tas ir būtisks. Man pašam arī būs iespēja ņemt dalību Latvijas jaunatnes olimpiskajās spēlēs. Es būšu futbola maču tiesnesis. Un šeit tūlīt jau Reizeknes novads spēlēs pret Olaini. Un es būšu šī mača galvenais tiesnesis un rītdien arī tiesāšu vēl vienu sieviešu turnīra spēli. Tā kā vecāki, kas palaiduši bērnus, varbūt droši laba, forša pilsēta ir Valmiera, un es domāju, bērni varēs izveidot fantastiskus kontaktus savā starpā. Šis ir tas laiks, kad var satikties, un mēs esam visi viena valsts ventspilnieki un daugavpilieši, ludzēnieši un Saldus bērni un Valka un tāpat Jelgava un visi citi. Tūkstoši pulcējas šeit, skaistajā Valmierā.